Kopš 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi civila likumā, kas atļauj salauzties kaut vai zem klajas debesis, nav pagājusi ne nedēļa. Tomēr jau pirmie pāri ir izlēmuši šo iespēju izmantot un savas kāzas plāno gluži neierastā vietā. Kāzas ir viens no skaistākajiem mirkļiem katra cilvēka dzīvē, un līdz šim tās parasti rīkoja vai nu baznīcās, vai dzimtsarakstu nodaļās. No 1. janvāra precēties var jebkur – pilī, ezera krastā vai pat televīzijas tornī. Es ieraudzīju sludinājumu, ka kaut kas tāds ir, pateicu, un tad tas bija uzreiz. Es principā iniciatori bija Sanda, un es tā kā piekritu vairāk tā idejai. Bet ideja ir labi, jā. Tagad izskatās jau, ka labi, jā. Lai ideju varētu realizēt, jāuzvar konkursā, kas izsludināts par iespēju gredzens mīt tieši televīzijas tornī. Līdz šim kāzas dažādās netradicionālās vietās notika tikai ārzemēs, kur cilvēki teikuši viens otram jāvārdu gan augstu debesīs lidmašīnā, gan dziļi zem ūdens. Sanda un Ivo ir pārliecināti, ka turpmāk arī Latvijā kāzas arvien biežāk notiks neierastos apstākļos, paši gan okeāna dzelmē nelaulātos. Tieši tādu es neprotu peldēt, bet vispār jā. Varētu kaut ko tādu interesantu, nezinu, brīvajā kritienā vai kaut kā tā. Vai meklēs citu oriģinālu variantu, jo konkursā neuzvarēs, abi vēl nav izdomājuši? Tad paskatīsimies, ja mums būs āķis lupā. Varbūt. Jāpadomā īstenībā. Kurā gadījumā dzimtsarakstu nodaļa ir blakus pāri ielai praktiski, tā kā jā, tas ir arī ērts variants. Ērti, skatīsimies tagad. Kāzas plānotas maijā, un draugi un radi par tām pagaidām nezina, kur nu vēl to, ka iespējams svinības notiks daudzus metrus virs zemes. Ne vecākiem nevienam neesat vēl teikuši? Nē. Viņi nojauš. Viņi nojauš, bet mēs pateiksim, kad būs oficiāls datums zināms. Viņi nojauš par faktu, bet viņi noteikti vēl neko nezina par televīzijas torni. Ja uzvar būs rokā, jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā, bet to darbinieki pagaidām par iespēju salauzāt vietās, kur tas nav ierasts, izsakās skeptiski. Darbinieku laiks ir ierobežots, nevar skriet katru reizi uz savu pusi, šāda sistēma ir jauna un nav vēl izstrādāts reāls plāns, kā to īstenot. Tikmēr Sanda un Ivo atzīst, ka šādas kāzas, protams, būs vēl satraucošākas nekā parastas un turklāt paliks atmiņā uz mūžu. Aneta Bērtula, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.